pilnā sastāvā, jo mēs šorīt nomocījāmies dikti pludmalē, uztaisījām instalāciju performance, fotografēšanos un mani tuldas nobeigts no smilšu rakšanas. Un pēc pasākuma mēs saņēmām no domas tādu rakstisku pateicību. Liels paldies jums par mākslu jūras smiltīs, spītējot Liepājas vējam. Uz turpmāku sadarbību, lai izdotos izstādes atklāšanu, Ainārs Ronis kultūras pārvaldes vārdā. Mēs viņam pēc tam piezvanījām, mēs sarunājām, ka vēl būs vēl kaut kāds prakses idejas, mēs to darīsim. Šodien ir biedrībai mākslas kolēģis svētki. Un ceru arī, ka cienījām. Par šo izstādi vispirms jāpasaka paldies Gati Mārtiņam, cienījumam priekšsēdētājam. Paldies! Nu, protams, visiem tiem, kas piedalās. Biedrības mērķis ir vienot Liepājas māksliniekus. Tādēļ katrā izstādē pienāk klāt kāds mākslinieks, kas nav bijis iepriekš. Šeit ir, protams, viņi nedod solību, ka viņi stāsies biedrībā, bet mēs esam atvērti un ļaujam izstādīt. Nākiet dziļāk, jā, tur daudz brīvs vietas. Varbūt es varu lūgt, Gati, jūs kādus svētīgus vārdus. Es tikai gribēju pateikt, ka izstādi jau ir darinājuši mākslinieki. Es tikai saku vienmēr, jā, ne visam labajam, ko Dievs dod, cilvēks iedzīvē, ne, tas ir, tam ir jāizpaužā, tam ir tas to jāparāda, to jāliecina, ne, jo tas nav tikai mūsu, teiksim, mākslinieka īpašums, bet tajā ir jādarās noteikti. Un šis nosaukums Tornis un Tornis 2, man liekas, ka tas nozīmē kaut kādu īpašu tādu vietu šai, pilsētā. Jo atcerieties, Tornis pilsētā vienmēr tā ir kaut kāda dominanta. Kaut kāda zīme, ja, kuru kādreiz kaut kādos laikos gribēja tur apgāzt un kaut ko tur nojaukt un visu ko, un lai tur neviens neredzē, bet tas Tornis, tas vienmēr ir bijis tāds vēstītājs. Un gan baznīcas tornis, gan arī citi torni, kas sargāja, kas vēstīja, kas tātad arī to skatu deva visai tai vietai. Man liekas, ka mākslinieki arī tādi torņi, kas to skaistumu izceļ, liecina par to vietu un laiku, kurā dzīvo. Un tā ir tāda Dieva bagātība, ko Dievs ir jūsu sirdīs devis. Un lai tā tikai plaukst un vairojas un lai vien vairāk un skaistāk. Jā, lai būtu Tornis 50. Vismaz. To ir novēlu Dievs sveicību. Paldies. Tātad es vēlētos izteikt pateicību Mārtiņam Gati ieguldījumu. Kas ir sagatavojis runu? Neviens. Tad es lūkšu izteikties kādu, piemēram, Uļu, vai jūs varētu pateikt kādu vārdu? Jūs esat man skolotāji kādreiz. Es jūs cienu lūkšu. Jā. Nav godīgi, ka mēs visi pieņemam. Man atkal uz šo Gatu Mārtiņu izdevību godā to prāvistu priesteri, kas kāds vairs tā saproties. Vienā nozīmē, ka Liepājā tieši viņam pateicoties, viņa dziļai inteliģencei, viņa paša vēlmei un prašanai gleznot, viņa apliecībai mākslas vidē, mākslas cilvēkiem, kurās izpausmēs ir Dieva svētīta, kā lai saka, vieta, kur dzīvo māksla. Un šāds savienojums, man liekas, abrīņas vērts, cieņas vērts un, negribu teikt, izmantošanas. Jā, arī izmantošanas vērts.
Un es novēlu tikai vienu, lai vecītie jā, nāk kā no jūriekšā. Un tie lūgumi vēl vairāk, saprot. Un visiem mākslas kolēģiem, ko var novērtēt? To, ka mākslinieks visvairāk ēdā, izteikt savu mākslā. Un lai šito redzēt, lai šito izprast, lai dzīvot varbūt līdz pārmaiņām gaidāt ceļā, lai spētu to saskatīt, un lai tas viņos raisīt prieku, laimes un mīlestības sajūta pret visu skaisto. Nu, tas tā viss. Paldies. Paldies. Kas jūs izpētīt? Es kā viens teikumi vēl gribu pielikt klāt šitiem pateicības vārdiem Dati Mārtiņam, tāpēc, ka es domāju, ka viņš laikam vēl atcerās, kādu izstāviņš te atklāja. Pats pirmā. Pirms gadiem viņš bija, bet es vēl gribu pateikt, ne tāpēc, ka man bija tā laime, bet tāpēc, ka toreiz bija jaura caurumiņi kaut kādi un agliņas jāmēģina kaut kur vēl dabūt un tā tās bildes klāt. Un tagad tev ir ārkārt, tev izstāvis zāli, visiem stienišiem. Tā kā pilnveidot, un tur jāsaka vēl viens pārīt. Un ar pilnveidot aptaismoju neizstāvā? Arī, jā, arī taisnības, jāsaka. Un gleznotājs būvēlkums taisīs Jā, paldies.